uz šo mākslas namu, lai padalītos ar savu pieredzi, ar savām emocijām par Svētā Jēkaba ceļu, jeb Camino de Santiago. Kā jau jūs redzat, tad pirmo savu ceļu es uzsāku 2022. Gadā, bet esmu nogājusi arī vēl 2 ceļus. No franču ceļa, protams, tā ir tikai daļa. Kāpēc es vispār izdomāju iet? Jāsaka tā, ka laikam katram ir savi iemesli, kāpēc viņš izdomāja iet. Protams, tā ir meditācija pašam, sava meditācija, būt vienatnē, klusumā. Vēlos minēt arī to, ka es neesmu gājusi viena ceļu, kad ļoti daudzi min, ka tas ir solo pārgājiens. Mani mazliet nobiedēja solo pārgājiena jēdziens, tāpēc meklēju sev ceļabiedrus un visus ceļus esmu gājusi ar paziņām, arī cilvēkiem, kurus pirmoreiz dzīvē satiku. Un arī no Rēzeknes daudzi manis saukti līdzi ir gājuši. Gan daktare Lidija Bukele, gan daktare Irīda Sparāne, Anita Baltalksne, Iveta Balčūne. Kopā esam piedzīvojuši gan skaistus saulrietus, gan skaistus saulēktus. Nācies ir arī piedzīvot ne tos jaukākos brīžus, kā piemēram dažu kukainīšu uzbrukumus naktīs, par ko ir stāsts. Jā. Tā. Tad nākamais, ko es tur varu? Nē, nepareizi uz priekšu, jā. Jā, kā jau es teicu, doma par ceļu katram tā ir sava. Man tā bija pabūt vienatnē, prom no darbiem, no ģimenes un izbaudīt šo ceļu, jo dienā mēs arī kaut gan ejam grupiņās parasti, tad pa dienu katrs iet ar savām domām, brīžiem saskrienamies, bet vakarus atkal pavadam jautrās pasēdēšanās un sarunās. Tad līdz ar to es izvēlējos šo gājienu ar ceļabiedriem, kas pirmajā gadā tas noteikti bija mazliet baiļu faktors, bet es to nekādā gadījumā nenožēloju, tāpēc arī turpmākos gadus meklēju sev līdzgājējus. Un arī pieļauju, ka iedrošināju vienu otru pēc tam arī iet jau savus Camino. Anita izgāja un Iveta gāja pēc tam arī savus ceļus. Viens no faktoriem arī ir ceļa izvēle. Pirmo ceļu es nogāju Portugāles piekrastes ceļu. Tas, protams, manuprāt, aicina kā viens no pirmajiem, jo tas iet gar okeānu, ļoti skaists, bet savā ziņā arī mazliet nomācošs, jo okeāns ir mežonīgs, valdonīgs ar vējiem, kas pirmajās 2-3 dienās liekas vai cik skaisti, bet pēc tam jau sāk gribēties tādu klusumu, mieru un griezties mazliet iekšzemē. Otrais ceļš man bija Primitivo, tas ir, jāsaka, laikam visgrūtākais ceļš. Tiek minēts arī internetu resursos, kā viens no grūtākajiem, tas iet pa kalniem, pamatīgiem kalniem. Un, ja no rīta mēs izgājām ārā un tur tālumā kaut kur redzējām vēja ģeneratorus, kuri ir kalnu galotnēs, tad mēs zinājām, ka mums tur būs jāuzkāpj un pēc tam arī jānokāpj. Gāja ļoti grūti gāja, bet mēs izturējām. Nogājām arī šo ceļu. Un tad trešais ceļš man bija franču ceļš no Leonas. No Leonas tādu apstākļu dēļ, kad vienkārši esmu nedaudz ierobežot arī laika limitā. Un parasti cenšos savus ceļus iet maksimāli 2 nedēļās. 2 nedēļas plus varbūt tur lidojuma dienas, vēl kaut kādas 16 dienas kopumā. Tad franču ceļš bija skaists, bet ļoti pārpildīts. Pieļauju, ka to var teikt jebkurš, kas ir gājis franču ceļu. Franču ceļš mūs pārsteidza ar sniegu Spānijā, kad šeit Latvijā valdīja lieldienās plus 20 grādi un visi staigāja šortos. Mēs gājām pa kalniem un sniegs. Seriālas sajūtas, bet kā bija, tā bija. Jā, sagaidījām arī pirmo nakti ar blaktīm, kas, patiesībā ir briesmīgs stāsts.
Nezinu, varbūt pēc tam jāparunā, jā, bet, ja līdz tam likās, vai visi tur runā par tām blaktīm, kur tāda blaktis? Nevienas blaktis nav, vienu ceļu nogājām nav, otru nav. Jā, tā kā mēs sagaidījām, tad jau viņas pēc tam jau rādās, jau tu vairs liekas, jau tev kaut kur sāk un nedod Dievs mājās atvest, bet, viss, protams, beidzās labi, bet, nepatīkams, protams, piedzīvojums. Tad, ja runājam par plānošanu, tad noteikti tas ir viens no etapiem, ar ko ļoti daudzi saskaras un izjūt varbūt nedaudz bailes, jo kā es to visu saplānošu, kā man tur veiksies. Pirmo ceļu es izplānoju ļoti veiksmīgi, un tad sapratu, ka man šis piegājiens ir ļoti labs. Ļoti daudz izmantoju Camino Ninja aplikāciju, ir arī Buen Camino, bet tā, manuprāt, kaut kā man neiet pie sirds tik ļoti. Ir arī ceļveži, katram ceļam pieejami angļu valodā, protams, pasūtāmi, jo dažreiz, protams, interneta vidē viss ir pieejams, bet dažreiz gribas arī rokā paņemt tādu mazu grāmatiņu, ko tu arī vakarā vari ejot ceļu palasīt un pastudēt, kas tevi sagaida rītdien ceļā. Un, jā, saplānoju arī es etapus, jo es esmu tāds gājējs, kad man negribas palikt bez naktsmītnes. Galīgi negribas, tāpēc es tomēr saplānoju, kur es apmēram cik es noiešu, kur es palikšu. Un tad, kad mēs ejam pat grupiņās, drošības pēc rezervēju arī auberģes, jo, ja mēs ejam 5 cilvēki un aizejot auberģē būs 3 vietas, kur tad tie 2 cilvēki ies tālāk vai ies atpakaļ, es tomēr tā kā daļai arī esmu uzņēmusies atbildību par pārējiem ceļiniekiem, un tāpēc mēs savas auberģes vienmēr tā kā nobukojam. Šeit laikam viss. Mēs arī visas iepriekšējās reizes, kad mēs gājām, lidojums ir tas, par ko man gribas tērēt vismazāk naudu. Tāpēc izvēlos nevis tiešos lidojumus, bet ar pārsēšanos, ar lētākajām aviokompānijām. Un jāsaka tā, kad pirmajā ceļā, tas ir uz Porto, pašlaik tā, šobrīd, es domāju, vairs tādas cenas mēs nesagaidīsim, bet mums izdevās turpat pakaļ aizlidot par 110 eiro. Liekas, tad tas tā, paskaisto, jā, un tad līdz ar to tad varbūt ir dažreiz vērts pameklēt tos pārsēšanās reisus, nevis tiešos, jo tiešais jebkurā gadījumā būs daudz dārgāks. Tā, kaut kā tā. Nepareizu atkal laikam nospiedu. Kurš jo spīž bija? Lelo apačā. Lelo, bet iztīņi vai iztīņi? Paldies par tieši varu. Jā. Itā es esmu pīzaskorusies drusciņi arī to latgaliski, to latviski visēžot man seit. Mugursomas saturam, bet par to laikam es sapratu, ka mēs varētu tur parunāt arī pēc tam. Šo es esmu atstrādājusi jau sākot ar pirmo ceļu, ļoti daudz lasīju internetu resursos dažādos, ko vajag, ko nevajag. Un, protams, pirmajā ceļā ejot vienmēr ļoti strādā baiļu faktors, kad kā tā es ar 2 krekliem aiziešu un 2 zeķu pāriem, tas būs vienkārši šausmas, es tur smirdēšu un būšu netīrs un nepatīkams citiem. Bet tad, kad tu saproti, ka tu vakarā vari izskalot to kreklu un zeķes, un ja viņš arī neizžūst pa nakti, tad nākamā dienā piekabināt pie somas, un tu esi tīrs, un viss ir kārtībā, tavas drēbes arī ir tīras, līdz ar to tad šis baiļu mirklis pazūd, un ne par velti ir teiciens, kad mēs nesam savas bailes līdz tajā lielajā somā, ko mēs pieliekam, jo arī pirmajā ceļā mums bija tāds gadījums, kad sieviete, kas gāja kopā ar mums, lai gan mēs visu laiku kopā WhatsAppā runājām par to, ka neņemam daudz, un katra tur svērām to somu, cik sanāks, un viņa neko nesaka, un beigās viņa atbrauc tādu milzīgu somu, tādu 80-litrīgo somu, un viņa viņu nevar pat uzlikt pati, palīdziet, lūdzu man uzlikt to somu, uzlieku, viņa vienu dienu noiet, otru dienu noiet, un tad viņa saka, Daina, varbūt var kaut kādu somas to pārvešanas variantu sadabūt. Saku, cik tad tev tai somā ir? 14. Un tad es saku, bet kāpēc? Kāpēc tu neklausījies? Mēs tur visu laiku runājām, kad neņemam tik daudz.
Bet man ir katrai dienai baltas zeķītes līdzi un balts krekliņš līdzi. Nu, te ir runa par to, kad ir jāizkāp no savas komforta zonas. Un, tā ir, kad jāsaprot, kas šajā brīdī tev ir svarīgāks, baltās zeķītes vai tas, ka tu ar vieglu somu plecos, priecīgu prātu vari mērot katru dienu savu to nosprosto attālumu vai kādu tu tur esi iedomājies to savu dienu. Bet jā, arī mugursomu transportēšana tā nebūtu nav problēma, jo novērojām, ka ļoti daudz amerikāņi brauc ar koferiem. Viņi nebrauc, viņiem ir maza somiņa ikdienā, kur viņi ieliek ūdentiņu, tur, nezinu, varbūt tur saules krēmu vai kaut ko tādu, bet viņi brauc ar lieliem koferiem, viņiem tas ir, tāds all inclusive, jāsaka, viņiem viss ir līdzi un viņiem viss notiek. Protams, tas ir katra personīgā izvēle, kā viņš brauc un kā viņš iet šo ceļu. Bet noteikti, jā, kad šo visu es salieku, tā varbūt skatoties ir ļoti daudz, bet patiesībā tie ir apmēram 5,5 kilogrami. Un 5,5 kilogramus bez ūdens, protams. Ūdens tas ir klāt, protams, nāk. Un 5,5 kilogrami ļoti normāli var nest un pievelkot somu ar katru dienu liekas, ka tu ar to somu saudz ar vien vairāk, tā kā bruņurupacīts ar savu māju. Un somas svaru tu praktiski nejūti. Protams, ir laikapstākļi, par ko jau es arī minēju, ar ko ir jābūt gatavam uz visu. Saule, arī bijām pamatīgi apdegušas arī saulē, jo pavasara saule Portugāle, Spānija, tas ir viens no faktoriem, uz ko ir jābūt gatavam. Saules aizsargkrēms līdzi noteikti. Arī vējš, par ko jau minēju, kas sevišķi Portugāles piekrastes ceļā likās, kad tu beigsies vējš, bet okeāns ir okeāns un ar to ir jāsamierinās. Un arī sniegs, protams, jā, kas mums bija ļoti, ļoti negaidīts, pārsteigums, bet sapratām, ka tā ir arī ļoti liela problēma pašai Spānijai bija, kad auberģēs viņiem nav apkures sistēmu un auberģes bija ļoti augstas. Un bija arī tādi gadījumi, kad bija norezervēta auberģe un mums zvana un saka, jūs tiešām būsiet? Mēs sakam, jā, mēs ejam, bet meklējiet, zvaniet citu auberģi, kur varbūt ir kaut kādas apkures iespējas vai vismaz kaut kādi sildītāji vismaz, jo pie mums ir tik augsti, ir +6 grādi auberģē, diez vai jūs tur gribēsiet palikt. Līdz ar to arī pati Spānija bija patiesībā ļoti pārsteigta par šo augstumu, kas pie viņiem valdīja. Un viņi pat nebija sagatavoti īsti tam arī šīs auberģes uzņemt sveceļniekus, kad tādā augstumā viņi ir jāizmitina. Par izaicinājumiem, jā, kā jebkurš pārgājiens, arī Santiago ceļš, tas ir izaicinājums pašam cilvēkam, viņa gan fiziskajām spējām, gan emocionālajām spējām, jo ļoti daudz ir tādu lūzuma brīžu, kad liekas, kāpēc es šeit esmu vispār, es pats esmu izvēlējies šeit būt, pats eju 20, 30, cits arī 50 kilometrus dienā iet. Kāpēc man tas ir vajadzīgs, jo ir tādi brīži, kad liekas, kad es sevi moku, bet tie brīži pāriet un tu saproti, ka tu redzi skaisto, tu esi tādā kā mijiedarbībā ar dabu, ar cilvēkiem, ar dažādu tautību cilvēkiem. Tu dzirdi apkārt dažādas valodas, bet saproti, ka mērķis jau jums visiem ir viens. Nogurums, jā, protams, tas ir nogurums katru mūsu māc un ir grūti, bet katru rītu tu celies ar domu, ka ir jāiet atkal. Nav tāds, ka es negribu iet, es šodien gribu kaut kādu atpūtas dienu, kas man liekas mazliet tā interesanti, tādu atpūtas dienu ņemt, bet katram savs, protams. Un, kad tikko sākam ceļu, tad liekas, cik skaisti vēl priekšā 2 nedēļas vai tur 10 dienas, un tad, kad paliek mazāk un mazāk, liekas, bet kāpēc tik maz? Es gribētu vēl iet, un tad bija pat tādi mirkļi, kad tu atbrauc mājās pēc pirmā ceļa, un mājās celies jau savā ierastajā ritmā, un liekas, man tulīt jāvelk zeķes, zābaki, man jāiet atkal tālāk, bet tu saproti, nē, tu esi atpakaļ savā ikdienā,
savā ikdienas ritmā. Bet tas, jā, tā ir tāda kā maza varbūt atkarība, es pat teiktu, jo tagad esmu izlaidusi 2 gadus, neesmu gājusi, bet jūtu, ka ļoti, ļoti gribas un plānoju jau arī savu nākamo ceļu. Paceļ rokas tie, kam nav atkarība, kas ir gājuši? Kam nav, jā. Labi. Jā, un arī pie izaicinājumiem tās minētās mūsu jau manis minētās blaktis, kas ir ļoti liela problēma, saprotu, kad Alberģēs, jā, piedzīvoju to tikai 3. ceļā, bet, ceru, ka vairs nekad nepiedzīvošu. Ļoti nepatīkami, protams. Un tulznas ir nogājuši cilvēkiem arī kad mēs gājām kopā, manā grupiņā arī cilvēki ir bijuši, kuriem noiet arī kāju nagi, bet viņi turpina iet ar ciešanām šausmīgām. Pati par sevi varu pateikt, ka esmu nogājusi 3 ceļus bez nevienas tulznas. Kā tas ir iespējams? Pirmajā gadā apavi varbūt nebija tie labākie, bet tomēr bez nevienas tulznas. Pēc tam sāpēja vienīgi pirkstu gali, jo ejot no kalna lejā, kājas slīd uz priekšu, un man viņi, pirksti tā kā dūrās, jāsaka, purngalā zābaka. Bet arī bez nevienas tulznas. Un pēc tam 2 nākamos gadus es nopirku 2 izmērus lielākus zābakus, kas varbūt citam šķiet, ārprāts, šausmas, 2 izmērus lielāki zābaki. Bet es esmu nogājusi bez nevienas tulznas, jā, un protams, jāzina, nevis jāzina, bet jāsaprot tas, ka pēc tam kājas ir ļoti jūtīgas, jo 2 nedēļas noiet dienā pa dažādiem segumiem, pēdas, visas šīs nervu gali, visi tiek ļoti, ļoti sakairināti, un pēc tam arī āda. Katru gadu pēdām, nezinu, kā jums meitenes gāja, negāja, bet man katru gadu gāja pēdām visa nolobījās āda pēc tam. Pamazām, ne jau tā, ka vienā dienā, bet kaut kā nolobījās visa ādiņa nogāja. Bet, jā, arī mūsu pulciņā bija, par to es uzzināju tikai pēc kādiem 2 gadiem, ka vienai no daktarītēm, manai ģimenes ārstei bija nogājuši 3 nagi ejot ceļu. Jā, un viņa gāja. Mēs pat nezinājām, viņa tur līmēja katru rītu, visu kaut ko tur salīmēja, plāksterīšus. Jā, viņai es saku, kā tev ir rīta? Nav labi. Neko nesaka vairāk, bet cilvēks iet. Un es pēc tam viņai saku, bet kā tu varēji paiet? Tas taču ir šausmas, tur ir, atkailināti zem naga, ir visi nervu gali, tur, vienkārši nereāli sāp. Viņa saka, es esmu ļoti pacietīga. Tā kā ir visādi, un arī tulznas ir tādas, ka pa puspēdu bijušas, traki ir jāsaka tā, bet ir cilvēki, kas turpina iet, ir cilvēki, kas pārtrauc savu gājienu, ir dažādi. Bet, katram ir jāizvērtē savas spējas un savas vēlmes, vai viņš grib turpināt ceļu vai pārtraukt, jo nekas jau nav spiesta lieta, un tas ir tikai tavs ceļš, tavs piedzīvojums, ko tu veids. Stāsts ir par izkāpšanu no komforta zonas, jebkurā gadījumā par somas svaru, kā es teicu, par nakšņošanu, kas ir lielākoties vienā telpā ar svešiniekiem, vīrieši, sievietes, krācēji, bet tas ir normāli, krācam visi, man liekas, cits skaļāk, cits klusāk. Un, jā, tāpat ir trokšņošana, citi trokšņo vakarā, citi ceļas agri ļoti no rīta, 5 ceļas, un citi varbūt vēl grib gulēt, bet tie ir agrie cīruļi, kas ceļas un grib iziet jau 5 no rīta. Tas viss ir jāpiecieš, bet tā ir sava veida izkāpšana no komforta zonas. Svešinieki, kurus tu satiec jebkur, viņi grib parunāties, līdz ar to tev ir jābūt atvērtam komunikācijai, vismaz tādai, pāris vārdu komunikācijai. Un arī toaletes, par ko šausmīgi satraukti ir amerikāņi. Es nesaprotu, kur jūs ejat toaletē pa ceļam? Tur ir mešs, tur ir kalni, kur jūs ejat toaletē? Viņi jautā, Facebookā ir entās grupiņas Santiago ceļam. Nesaprot, kā. Tur cilvēki raksta, kā? Mežā, krūmiņos. Bet kā? Kā jūs tā varat ieiet?
Arī tā ir izkāpšana no komforta zonas. Bet es domāju, ka mums latviešiem tā nu galīgi nav problēma. Varbūt arī lielākajai daļai eiropiešiem. Tā kā šie ir, manuprāt, 4 faktori, kam tev ir jābūt gatavam, ja tu esi izdomājis šo ceļu iet. Jo pārgājieni, kas ir tepat mums, 1 dienas, 2 dienu pārgājieni, tur mēs nejūtam šo izkāpšanu no komforta zonas, jo vakarā mēs tāpat esam mājās, viss ir tepat pie rokas, mums ir tepat mājinieki blakām, savi pazīstamie cilvēki, un nav jānes tā smagā soma, lai gan smagu mēs paši vien viņu pieliekam. Līdz ar to tas ir pirmais, uz ko jābūt cilvēkam gatavam, jo tie kilometri, ko noiet, tas patiesībā ir niegs, jo apkārt ir daba. Ja tu ej kompānijā, tad tev ir forši cilvēki apkārt, brīnišķīgs vakars sagaida, kur dalīties sarunās, iespaidos un piedzīvojumos. Tad tie kilometri paskrien tik ātri, kad liekas varētu iet vēl un vēl. Un es atļaušu runāt arī citiem, diži nestāstīšu tālāk vairs. Tad 3 reizes esmu sasniegusi Santiago de Compostelas katedrāli. Sajūtas ir brīnišķīgas, protams, asaras acīs katru reizi. Un, kā jau es minēju, tā ir mana meditācija, mana atpūta no ikdienas, no ģimenes, no darbiem, no pienākumiem, kuras patiesībā atrodu sevi. Pārdomāju savu dzīvi, savas iespējas, vai palaistās, vai vēl nākošās. Un līdz ar to plānoju arī nākamo ceļu, lai atkal dotos savā meditācijā. Paldies! Paldies! Iepriekšējā laikā es biju dienestā robežsardzē, valsts robežsardzes koledžā, direktora vietnieks mācību darbā. Un viss mans dienests bija saistīts ar mācībām, ar aktivitātēm, ar fizisko sagatavošanu. Tāpēc, it kā mani nebaidīja fiziskie izaicinājumi, tādi kā ceļojumi un pārgājieni, bet es pats nedomāju par to Camino, godīgi sakot. Viss sākās no tā, ka pagājušajā gadā janvāra sākumā mans draugs, viens labākais, piezvanīja lietuvietis. Mēs kopā ar viņu daudz kur strādājam kopā Eiropas Savienībā un Lietuvā un Latvijā. Un viņš izveidoja tādu skaistu karjeru, nodienēja līdz ģenerāļa pakāpei, un tad viņam dienas beidzās, un viņš par to Camino sapņoja jau ilgi. Es nezināju, kas tas Camino, un tur tā apmēram kaut ko. Viņš to jau zināja, ka viņš ies to ceļu, ka viņš pabeigs dienestu, un ies viņš to ceļu. Un tad viņš janvārī 25. gadā piezvana, saka, Andri, mēs tā kā vācam grupiņu nelielu lietuvieši no Kaunas, vai tu gribi piebiedroties? Es saku, kad un kur? Viņš saka, brauksim, lidosim uz Portugāli, no Porto līdz Santiago, piekrastes ceļš, kaut kur 2 nedēļas. Un tas tieši bija pirms lieldienām pagājušajā gadā. Es saku, cik man ir laika, lai saprastu? Es gribu ar tevi vai ne? Viņš saka, 1 diennakts. Un tad tās diennakts laikā, es teikšu godīgi, es negulēju. Es skatījos internetu, skatījos video, skatījos visu ko un sapratu, ka es gribu tomēr iet to ceļu, bet man mērķis nebija tāds, kā lielākā daļa cilvēku iet. Ja, tur tikt galā ar sevi, tur kaut ko saprast vai kaut kas saistīts ar, teoloģiju vai vēl kaut kas tur pārbaudīju. Man bija interesanti saprast, paskatīties pirmkārt dabu, skaistu Portugāli, Spānijā, ja? Paskatīties uz tiem ceļotājiem un saprast, kāpēc viņi iet tomēr. Ja, un trešā lieta bija tāda, ka man ir savs YouTube kanāls, un man tas bija ļoti laba iespēja safilmēt daudz materiāla par to Camino. Es plānoju taisīt tādas mazas īsfilmiņas, un tāpēc es pēc diennakts savam draugam Sauļus, viņu sauc, piezvanīju, saku, Sauļus, es gatavs, viss kopā. Un tur kompānijā bija 6 cilvēki. Es, Sauļus un vēl 4 lietuvieši.
Tur tāda bija meitene viena, viņa tāda jau ar pieredzi, viņa tur visu zināja, arī reizes 4 vai 5 viņa gāja, viņa mums pasūtīja biletes, visu saorganizēja, bet jau sagatavošanas laikā mums parādījās domstarpības, ja? Viņa gribēja vest visus kaut kādu vienu ceļu, man gribēs iet gar krastu okeāna, un es sapratu, ka, ja es jau lidoju uz turieni tik tālu un tērēju naudu, tomēr es laikam iešu tā, kā es gribu ar draugu, nevis pakļaušos kaut kam. Varbūt tas tāda spītība, kā virsnieka gribās pašam visu izplānot. Līdz ar ko, tā pirmā atziņa bija, ka lielās kompānijas diezgan pagrūti iet, tāpēc, ka grūti piemēroties katra cilvēka interesē. Es to zināju jau no citiem ceļojumiem. Tad, kad, teiksim, ar draugiem braucam ar motocikliem Eiropā un tā tālāk, tur nevienmēr tā sanāk, ka visiem viss ir labi. Līdz ar ko mēs ar draugu izdomājam, ka mēs iesim gar krastu, a tā grupa lietuviešu viņa aizgāja pa to, teiksim, pa iekšzemi. Un laiks bija līdz aprīlim, janvāris, februāris, marts. Es kā militārā persona, pensija, bet tomēr visas iemaņas bija, sāku gatavoties. Pirmais, kas bija, lasīju daudz informācijas, skatījos to pašu YouTube, kā cilvēki iet. Protams, ka noskatījos to slaveno filmu, noklausījos to grāmatu, kas ir par to ceļu. Tas bija viens informācijas ievākšana, arī uz kartes atzīmēju tās vietas, kuras gribēju apmeklēt un nofotografēt. Otrs tās virziens bija fiziskā sagatavošana. Kaut gan, teiksim, mēs esam sagatavoti kā virsnieki, bet tomēr es zināju, ka 20-30 km dienā ar mugursomu tas nav viegli. Jaunībā es to staigāju karaskolā ar smagu svaru, bet jau, kad tev ir 50+, tas ir kaut kas cits. Tāpēc es izdomāju, ka vajag sākt trenēties un sāku staigāt te apkārt Rēzeknī. Ja? Teiksim, kad es sasniedzu to attālumu 20 km ar mugursomu, tad es sapratu, ka es esmu gatavs. Bet par svaru es uzreiz sapratu, jo vieglāk, jo labāk. Ja? Un parasti ir tā, ka svaram nedrīkst pārsniegt 10% no jūsu ķermeņa svara. Ja jūs esat, teiksim, 70 kg, ja, tad labi, ka mugursoma ir 7. Tā, apmēram. Tāpēc tas virziens bija fiziskā sagatavošana un saprast, kādi ir apavi, kādas ir zeķes un viss pārējais, kādas bikses, vējekas un tā tālāk. Un trešais tas bija aprīkojums. Protams, ka es sapratu, kādus apavus vajag. Sākumā tur domāju, ka vajag kaut kādus smagus zābakus ar Gore-Teksu. Pēc tam paskatījos Portugāļu ceļu, iet visi vieglās krosenēs, tās, kuras labi žūst, un bez Gore-Teksa un tā tālāk. Tāpēc es kādus 2-3 apavus pārus nomainīju, nomainīju 2 mugursomas. Pirmā bija liela, bet mugursoma labāk pirkt tādu, ko līdzi var paņemt lidmašīnā, kā rokas bagāžu, ja, un tā tālāk. Tāpēc trešais tās virziens sagatavošanas bija aprīkojuma iegādē. Tad 3. aprīlī es devos uz Kauņu. Mēs no Kauņas lidojam ar lidmašīnu līdz Majorkai un tad uz Porto. Un es domāju, vajag, es tāds, it kā esmu katolis krustīts, bet es tā, nestaigāju uz baznīcu katru svētdienu. Es domāju, vajag baznīcā mūsējā iebraukt, paņemt kaut kādu krustiņu vai kaut kādu grāmatiņu, atbraucu no rīta baznīcā. Tur bija kaut kāds puika, es saku, iedod man kaut ko līdzi, mēs tur iesim kaut kur, varbūt kaut kādā katedrālē iešu, kaut kādu lūgšanu vajag noskaitīt. Es taču nezinu neko, viņš man iedeva tādu mazu grāmatiņu, ar kuru es nogāju visu to ceļu, un 2 reizes pat nolasīju, jā, noteiktos brīžos. Mēs no Kauņas atlidojam uz Porto, tā grupa 4 cilvēki, viņi uzreiz sāka iet, pat no lidostas uzreiz sāka iet. Man, protams, gribējās Porto, to pilsētu redzēt, skaista pilsēta, tomēr viņai ir, interesanta, ja. Un tāpēc mēs ar draugu norezervējam pirmo nakti Porto, nakšņojam mēs, labos apartamentos, ar brokastiem, viss tā, kā sevi palutinājam tā. Un pirmās vakariņas pat es aizgāju kaut kāds, neatceros tādu nosaukumu, bija ļoti dārgs restorāns, bet kurš ir vēl no viduslaikiem, kur tie svētceļotāji ēda vakariņas. Mēs tur paēdam foršas vakariņas un tā, teiksim, sevi izlutinājam, sagatavojamies. Nākamajā dienā mēs jau gājam uz katedrāli, saņēmam pases, un tad sākās mūsu pirmā diena. Pirmā diena aizgāja 25 km, pusdienu mēs gājam ārā no tās pilsētas
tikai gar krastu, ja. Un man ir īsa filma par pirmo dienu, jūs redzēsiet, tūlīt es parādīšu. Mēs jau takšu sakam. Jā. Pagaidi. Вот это Camino de Santiago. Raskaņu, ja viņi ir. Tā ir tikai par pirmo dienu. Mēs vēl izdomājam, ka rokjām iet, tas nozīmē Jā. līkumu. Priecīgi, vēl priecīgs. Jā. Tas ir Porto pilsēta. It's not like you. It's not like you. It's not like you. But I'll keep trying. Go downtown with Charlotte next week. She says that we just try take it slow. I laugh like a fool and I drink like a man, lean like a shy boy. She understands. It's not like you. It's not like it's not like you. And I'll keep trying. But how we live, how we really live. And I'll keep trying. Tie bija pirmie 25 kilometri. Mūsu pulksteņi beigās parādīja, ka mēs nogājām ap 300, bet mums ierakstīja kaut kur 260. Tā, ka mēs vēl staigājām pa kreisi, pa labi no tā ceļa, mēs negājām tikai pa ceļu. Un, pirmā nakts bija Albergē, kur visi jau guļ kā kazarmā, it kā nekā tur priekš manis īpaša nav, tāda kā priekš militārā cilvēka, visi šņāc un krāc un tā tālāk. Un
tad, kad mēs sākam iet, Saulis, viņš tās ir ticīgs cilvēks. Viņš tur katedrāli iegāja, nolasīja lūkšanas un viss pārējais. Un mēs sākam, nu tā kā mēs draugi esam, mēs esam viens ar otru jokojam, kopā runājam, un mums tie visi svētceļnieki, viņi tā kā, mēs tā kā ejam savā tādā, nu, burbulītī maziņā, kur viens ar otru runājam un smējamies. Bet viņš jau man sāka stāstīt, ka, nu, redzi, skraida meitenes skaistas tur sportistes, tas ir sātans mūs izaicina, lai mēs skatītos, jā. Mēs it kā ejam, domājam, nu labi, jā, laikam tas ir tāds ceļš, ka sātans mēģinās mūs izaicināt. Bet, nu, nepievēršam uzmanību meitenēm, sāka vīrieši skaisti skraidīt. Varbūt sātans domāja, ka mēs, jā, tad, kad jau pat vīriešus mēs neskatījāmies, mēs ejam, nu, tas 2., 3. diena jau noguruši tādi drusku un domājam, nu, forši taču, cik tur palika 5-6 kilometri kaut kā tik ātrāk līdz tai Albergai, un neticēsiet, mežā uz koka plāksnīte rakstīts tāda pilsēta, taksis un numurs. Jūs varat izsaukt. Tas sātans visu laiku mēģināja mūsus izaicināt kaut kā, lai mēs, teiksim, neietu to ceļu. Un, teiksim, runājot par, viņš saka, nu, tu tā esi katolis, bet tici vai netici, bet, nu, Dievs dod tādas zīmes kaut kādas, kuras tev vajag saprast. Es saku, nu, kādas var būt zīmes? Es tā, nu, to nenopietni uztvēru. Un tad vienā no rīta mēs gājam, un, nu, okeāns kreisā pusē, viņš bija kluss, no labās puses tāds laukumiņš, es filmēju, viss tā skaisti, un es tā Sauļusam saku, cik forši būtu, ja būtu te zaķītis tā skrietu pa laukumu. Jūs neticēsiet, pagāja 1 minūte, zaķis lakstā. Saulis saka, tā ir zīme, ievēro. I tādu zīmes, nu, bija ļoti daudz. Ļoti daudz, ka parāda to, teiksim, saikni ar ticību ar Dievu. Un cik mēs nebijām labi pazīstami, mēs bijām jau pazīstami gadus 25, bet es teikšu, ka 3. dienā mēs sajūtam, ka mums ir savādāks ritms. Viņam gribēja celties, Saulisam gribēja celties, nu viņš cēlās agri, viņam gribēja iet tumsā, pat zvaigznes, lai tur un tā tālāk, jo tad, kad saule cēlās, viņam jau bija grūti iet. Man karstums pārāk, kā sakas, uz mani neietekmē. Ja viņš visu laiku mēģināja teikt, ceļamies ātrāk, ejam tālāk. Un viņš to ceļu uztvēra tādu kā sporta sacensību tur. Noejam 25 kilometrus, 30, bet pirmās dienas nevajag daudz iet, vienmēr vajag, nu, teiksim, tā kā sajust, ieklausīties savā ķermenī. Un jūs redzat video, ka visu laiku, teiksim, pārbaudi, vai tev ir sausas zeķes, maini zeķes, lai kājas ir sausas, tad tu nenoberzīsi. Es nenoberzu kājas vispār, nebija nekā. Sauļusam nakts nogāja viens. Ja, viņam, nu, apavus jāņem uz vienu izmēru lielākus. Lūk. Nu, i 3. dienā mēs sajūtam, ka mums ritms nesakrīt. Mēģinam it kā viens otram piemēroties, bet nesakrīt. Es jūtu, ka viņš sāk, nu, tā kā, viņš vairāk grib iet, es viņam neļauju. Es gribu apstāties kaut ko pafilmēt, viņam tajā brīdī jāstāv jāgaida mani, un tā, raustīšanās tāda sanāk. Un 4. dienā mēs satikam pati meitene pie mums piegāja no Čehijas, no Prāgas, Viktorija. Saka, čau, kur jūs ejat, cik jūs nogājat? Mēs sakam, nu, mēs jau no rīta nogājam 20 kilometrus, tādi kā varoņi. Viņa saka, es 40. Nu, labi, es to uztveru normāli, a Sauļusu tas aizskara. Viņš gribēja vairāk iet. Un viņš saka, viss rīt iesim 40 pāri, pierādīsim, ka mēs esam stiprāki par tām meitenēm. Es saku, Sauļus, mums nevajag nekam neko pierādīt. Un visu laiku, nu, teiksim, tā rīvēšanās sākās. Un mēs nogājām visu Portugāli 6 dienas. Un tad es pirmais Sauļusam saku, Sauļus, es jūtu, ka tu gribi iet agrāk un tālāk. Saku, daram tā, ej, es iešu savā ritmā, tu ej savā ritmā, tāpat Santiago mēs satiksimies. Viņš piekrita, viņš saka, tu neapvainosies? Es saku, neapvainošos. Mēs sazvanīsimies katru dienu. Un tad, kad es nogājām Portugāli, iegājām Spānijā, pilsētā Tui. Un tur viņš aizgāja, teiksim, jau to atlikušo daļu, tieši pusi atlikušo aizgāja pa priekšu. Nē, viņa
tā meitene aizskrēja pa priekšu. Viņa bija dabas bērns, viņa teltī gulēja pie upes. Es saku, kur tu mazgājies? Viņa saka, upē. Mēs tādi skatāmies, tur tāds riktīgs dabas bērns tāds. Jā, un ļoti priekš manis vērtīgi bija tas, ka es vienā pārgājienā, vienā ceļā izjūtu, kā iet ar draugu kompānijā un kā iet vienam. Un atlikušās 6 dienas es gāju viens. Viens es neesmu, tāpat es satiekos, runāju ar svētceļniekiem. Es vakaros satiekos albergēs ar cilvēkiem, runāju, un tā daļa otrā man patika daudz vairāk. Jo tad, kad es gāju ar draugu, mēs tā kā draugu zinām, runājam, vieni tie paši jociņi un tā tālāk. Un, tas jau tā nepārāk bija līdzīgi tādam īstam svētceļojumam. Ja? Bija līdzīgs, ka mēs kaut kā izklaidējamies, ka mēs tur jokojam un visu ko darījām. Kad sāku iet viens pats, tad es sajūtu to īsto jēgu ceļojumā. Un ņemot vērā, ka es ļoti daudz filmēju, es kaut ko ieraugu interesantu. Sēžu kafejnīcā, ja? Spāņu meitenes dzer kafiju. Es skatos ar acīm, kā tas iedarētos manā filmā. Es jau neeju tā kā priekš sevis, es tā kā darbā esmu. Es skatos, ko nofilmēt, lai tas būtu interesanti YouTube'ā. Un bieži vien es ielauzos tajās, intīmās cilvēku lietās, ja, ko nevajadzēja darīt. Es to vēl nesapratu. Es tur filmēju meitenes kafiju dzer. Viena pagriežas, uz mani paskatās, man pilnīgi slikti paliek. Ar skatienu, ja. Un tāds lūzuma punkts, laikam, bija, es gāju pa taku un bija karsts upe. Upe peldās 2 meitenes skaistas. Protams, ka viņas nebija peldkostīmos, viņas bija apakšveļā, bet skaistas meitenes. Es domāju, wow, kādi kadri. Es apstājos tā un sāku filmēt. Viņas peldās tā, skatās uz mani kā uz muļķi. Filmē. Es tā nofilmēju, kaut ko ar viņiem parunāju. Iekšēji es jūtu kā cilvēks, ka man ir kauns, ko es daru, bet es to darīju, tāpēc, ka man gribēs dabūt tos īstos foršus kadrus tādus, ja? Es atnācu uz pilsētu, un tad bija svētdiena, un ļoti interesanta lieta bija. Es, nepateicu jums, tad, kad mēs gājām ar Sauliusu, pirmā svētdienā mēs atnācām, tas arī tā kā, dieva zīme. Mēs nepaspējam neko nopirkt. Svētdienas veikali nestrādā, mēs atnākam, ēsti nav ko, dzert nav ko, albergē. Un tā domājam, ko darīt. Laikam, ūdeni padzersim un iesim gulēt. A tā administrātore vietēja, viņa saka, klausieties, te no rīta svētceļnieki aizgāja, viņi atstāja ēdienu, un viņi pateica, lai tas ēdiens ir tiem, kuri nāks. Tas ir jūsu ēdiens, ēdat. I tur bija i siers, i vīns, i alus, i maize, i makaroni, i gaļa, i viss mums. Tā nokrita no debesīm ēdiens, a mums viņa nebija. Bet bija tāda sajūta, ka tev gribas daudz ko pamēģināt, nopirkt vīnu, tur ēsti un tā tālāk, visu izbaudīt. Tāda kā alkātība, es nezinu, kaut ko gribējās daudz visu pamēģināt. Kā ziniet, kad mazam pērtikim izber apelsīnus, viņš mēģina visu savākt, to pamēģināt, bet viņam nesanāk viss. Un tad, kad es jau gāju vienā pilsētā, es aizgāju paēdu kebabā turku, tāds liels šķīvis bija, pielikama tur kaudze ar gaļu, ar visu pārējo. Es ēdu, jūtu, ka nevaru jau, bet jau ir samaksāts. Man negribās to atstāt. Es tā piecēlos, pastaigāju drusku, lai viss iekrīt. Apēdu knapi un atnācu uz albergi, apsēdos kopējā virtuvē un sēžu telefonā. Un vēroju 2 vīriešus, viņi tādi 70 plus gadi, franči, viņi gāja kopā ar mani, varēja redzēt viņus, viens otru apzinām, tur apstājamies un tā tālāk. Un viņiem pilnīgi nebija, laikam, daudz naudas, bet viņi gatavoja sev vakariņas. Viņi nopirka parastos makaronus un siera gabaliņu un viss. Viņiem pat gaļas nekādas nebija, viņiem nebija ni vīna, ni alus, nekā. Minimums naudas. Un es sēžu telefonā, tur skatos to laika prognozi, visu pārējo.
Viņi uztaisīja vakariņas, man patika viņu pieeja pie vakariņām, kā viņi servē galdu, akurāti noliek šķīvišus, noliek nazīti dakšņi, tā kā pie kaut kāda, nezinu, prezidenta pieņemšana, tur glāzes noliek salī ūdeni. Ot franču attieksme pret parastām lietām un cieņa pret vakariņām un to procesu mani izbrīnījies, es pilnīgi skatījos. Viņi domā, viņi tos makaronus, un viņi skatās uz mani, viņi padomāja, laikam, ka es esmu badains. Viņi saka, klausies, mums vēl ir. Mēs gribam ar tevi padalīties. Un man tā nērti palika, jo es tikko tā kebaba riju iekšā, ja? Man ir vēl tā visa gaļa. Un cilvēki, kuriem naudas nav faktiski, viņi mēģina ar mani dalīties ar to ēdienu. Ja? Nu, es neteicu tā, lai pagaršot, lai viņi neapvainotos. Bet tad, kad es aizgāju gulēt, es pustrijos pamodos no tā, man kaut kāds miegs, sapnis bija, ja? Un es pamodos no tā, ka es raudu. Es raudu, jo es sapratu, kāds es izskatos uz tā fona cilvēku, ar kuriem es eju kopā. Jo Kamino ceļu iet jau cilvēki, jau notiek kaut kāda primāra atlase. Ja? Ne jebkurš brauc tur un iet to ceļu. Tur jau pārsvarā pozitīvi, labi cilvēki iet to ceļu. Un tad es pilnīgi sapratu, kā es izskatos uz tā fona franču, ja, kāds es esmu, kā blogeris, kā es visu filmēju un to nevajag darīt. Un tāpēc naktī es raudāju vienkārši no tās apziņas, kāds es esmu. Es neizmainījos uzreiz, bet es sapratu vienkārši tas, kā bildi ielika, teiksim, kā bilde parādījās, kāds es esmu. Tad es gāju tālāk, kalni, tādi uzkalni, tur kalnu nav, uzkalni un lietus un viss pārējais, bet ar fizisko problēmu nebija nekādu. Varbūt tāpēc, ka man sagatavotība bija. Un palika vēl pāris dienas jau līdz Santiago, un vienās vakariņās es nopirku daudz ēdiena, vīna pudeli, uztaisīju makaronus ar gaļu, tā kā rezervi, lai no rīta paēst. Un es sēžu, tajā dienā bija lietus spēcīgs, es sēžu baudu vakariņas un atnāk 3 meitenes, ar kurām es dienas 3 iepriekš satikos spānietis. Es kā man ieraudzīju, saka, cik forši tevi redzēt, mēs esam nogurušas, mēs esam izmirkušas, mēs esam badainas. Un man ar tādu lielāko prieku, es saku, man ir ēdiens, es gribu jūs pabarot. Un es visu savu ēdienu viņam atdevu, vīna pudeli un visu. Un tad es sapratu, cik dīvaini. Pašā sākumā mums iedeva ēdienu, un tagad es dodu ēdienu. Un tā pārvērtība un tie brīnumi tiešām ceļa. Un tad, kad es jau atnācu uz Santiago, draugs mani gaidies, tā eju pilsētā, redzu to katedrāli, domāju, laikam raudāšu, tā vajag telefonu sagatavot, tūlīt asaras būs. Ieju, asaru nav. Tikai tā zosāda parādās tāda, asaru nav. Domāju, kas notiek? Visi taču raud. Kur manas asaras? Asaru nav. Aizgājām ar draugu, noformējam tos dokumentus, saņemam Kampostellu. Tad es iegāju numuriņā, jau viesnīcas numuriņā, noģērbu mugursomu, pārģērbos, nomazgājos dušā, viņam bija jau nopirkts stiprais dzēriens, mēs iešāvām stipro dzērienu, un otru reizi, kad es izgāju uz to laukumu un ieraudzīju, kā cilvēki no visām pusēm iet, kā viņi raud, kā viņi fotografēs, tad es sāku raudāt uzreiz. Tad mani atlaida, jo es gāju tā kā atspērēt, vajadzēja mērķi sasniegt, pēc tam es jau atslābu un viss, kas sakās, pagāja. Tāpēc es gāju ar mērķi filmēt, a beigās sanāca tā, ka tas ceļš ļāva man paskatīties uz sevi, kur man vajag piestrādāt, kā cilvēkam, ja? Un viņš parādīja tos momentus. Un kaut kas dzīvē arī drusku mainās pēc tā ceļa. Un interesanti bija tad, kad es jau atlidoju uz Kaunu, atbraucu ar mašīnu uz Rēzekni, atbraucu uz mājām, laimīgs, viss jau mājās, es stāvu, jūtu ķermenis Rēzeknē. Prāts domā par to, kā tur 1000 cilvēku vakariņas gatavo albergēs, kā viņi runā, kā viņi dzer vīnu, kā viņi gatavojas nākamai. Prāts, galva palika tur, ķermenis te. Tas ir tā dīvaini diezgan. Pēdējais klips, tur dažas fotokartiņas būs tādas saliktas, ja? No visa ceļojuma.
train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. Lord, I'm one, Lord, I'm two, Lord, I'm three, Lord, I'm four, Lord, I'm 500 miles away from home, away from home, away from home, away from home, away from home. Lord, I'm 500 miles away from home. Not a shirt on my back, not a penny to my name. Lord, I can go back home this away, this away, this away, this away, this away. Lord, I can go back home this away. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. Diena, kas nav redzēta, kas neredzēta, tā vie pāgrozās. Šitā te izskatās soma, te visādi knaģīši vajadzīgi, lai pieliktu vieli, vēl kaut ko šitās ir viešķapatas, drusku pastāstīsim. Tā kā šeit ir daudzi gājuši to Santiago ceļu, daudzi zina par šo ceļu. Man pirmā saskarsme šo ceļu bija tāda, kad bija tāds žurnāls Čemodāns, un tur iznāca visādi interesanti. Nav tās naudas, lai ceļotu, bet Čemodānā mēs varējām paceļot. Atcerēties tādu žurnālu. Un 8. gadā bija ielikt Santiago ceļš iekšā, un es teicu, skatos to Santiago ceļu, un savam vīram saku, cik skaists ceļš. Tik skaists ceļš. Un tur tik skaisti bija aprakstīts, un viņš saka, ko tu nevari aizbraukt uz viņu? Tas tik te pats Spānijā. Jo man vienmēr, es kaut kādu filmu biju redzējusi par Amerikas tiem lielajiem ceļiem, kur ir pa džungļiem un pa kalniem, kur tas ir pilnīgi viens. Un tad tā doma man jau iesēdās tāda mazliet jau, ka to vajadzētu vismaz kaut kā aizbraukt uz turien. Un es domāju, viena es laikam negribu. Un tā kā mēs ar Vivām esam bieži kopā, vārds pa vārdam, Zaķītis dabūja pa muti. Un izrādās, ka es paralēli, nezinot vēsmas domu, arī uz avīzi mājās izlasu par Santiago vēl.
Un izdomāju, ka es viena pati točna neiešu, sāku visu savus paziņas, izdomāju, kuru draudzene man derētu ceļā, kuru ne, jo es sapratu, ka tur ritmam jābūt un tādam, nu, ja viena man ir ļoti ātra draudzene, kura bez 3 dienām gribētu projām jau lidot, to es ne, un tad es pie sevis izdomāju, tā varētu būt vēsma. Un tālāk. Jā, un tas bija, kad vīrs mani atbalstīja šajā pasākumā, tad es teicu, ka bet es ar viņu neiešu, jo mums tiešām ir nevienāds ritms. Mēs pat aizjot līdz ceļam lielajam atpakaļ, tā viņš valkās, tā viņš skrīt. Jā, un es sapratu, ka ar viņu tiešām es neiešu, jo, un tad izrādās, ka mēs atradām jau to kopsaucienu, ka iesim abas kopā. Un tad bija variants, kas tur īsti jāņem līdzi, kas tur jāvalk mugurā, kas vispār, kur mēs tur gulēsim, kur mēs tur ēdīsim. Un tā, ka es pazinu Andris, pie viņa atbraucu. Jā, un tam visādi jautājumi viņam bija, jo zināju, ka viņš ļoti daudz ceļoja un arī pa Spāniju dzīvojās, visu kaut ko. Tad bija grāmatas, bija YouTube, izskatīts. Jā, un grāmatas bija, kas bija izgājuši, un es to grāmatu arī izlasīju, man likas tik šausmīgi aprakstīts, pilnīgi nav salīdzināts ar manu to žurnālu, ko es redzēju. Un tad es sapratu, ka katram to ceļu ejot ir savi tie piedzīvojumi, savas tās emocijas un savi tādas domas, kas tur īsti notiek. Tas, kas bija izlasīts un informācija, tas ir kaut kādi 10% no tā. Tomēr tas ceļš ir katram savs. Jā, tā kā es pēc tam aizgāju pie Andra un viņam visots jautājums uzdevu, un viens no jautājumiem bija tiešām tā kā amerikāņi. Kur tur toletes? Aizsaka, tu taču esi no laukiem. Jā, un tas arī bija interesanti. Bet es kaut kas man arī noderēja. Es tikai nezinu, kas īsti, bet tas bija labs. Jā, un tad mēs ar vīru sākām meklēt, kādas jau tur tās drēbes jānesa un kas tur jāņem līdzi. Un tad mēs sapratām, ka vajag baigos apaus. Riktīgi. Svarīgākais ir apaus. Mēs pirkām somas kopā ar Vēsmu nopirkām. Mums ceļotāju veikalā ieteica un ļoti laba soma. Viss ir tāds. Un arī tajā laikā vēl lidmašīnā tā bija vienīgā. Vēl varēja, bet tagad var šitās lidmašīnā neiet, jo viņām vajag tomēr tos. Kaut kāds rāne, izmērs. Tā īstā tāda ceļa. Un apaus pirkām arī mēs interesanti. Vija bija nopirkusi ļoti kalnu botes, kas ļoti ērtas, ļoti fortas. Šausmīgi dārgas. Šausmīgi dārgas. Un es biju nopirkusi, es vienu youtuberi redzēju, kurš bija ielicis, ka viņš vienkārši ar šļapencēm iet. Es domāju, ziniet ko. Un te es man, protams, nav šeit līdzi. Vienu atķibinis pastāstīšu, kādas viņas ir. Un izrādās, es gāju arī pa kalniem. Viņam ir tāds, ka šitās jau vijas bija. Bet man bija tā, ka zole bija tā kā drusku uz augšu un sanāk kāja nav te un ne kurpē, bet viņa zolē ir. Un tad, pilnīgi nekas. Jā, un tā, ka vija ar botēm nosteigāja jau nagus sāka, jūs viņa saka, viss gan ej veikalā. Un nopirkām vēl vienas. 10 kilometrus nogāja ar savām botēm, kuras man arī es tur izvēlējos, izmēru lielākas un vēl. Un man arī ejot no kalniem nagi sāka visi jau sapampuši un dūznas sākās viss. Tad es iegāju vienā veikaliņā pa ceļam, arī tā ceļotāja veikaliņš. Un es nopirku sandalas. Un Vēsmai bija sandalas. Un es arī nopirku sandalas. Bet man veikalā saka, man lūdzu 40. izmēru, jo man bija 39. Viņa man atnes man nelielu. Es saku 41. Viņa atnes man nelielu. 42. Tagad man ir sandula 42. izmēra, bet pēc ceļojuma arī izmērs kājai mainījās. Jāņem vērā, ka tā ir siltā zeme. Mēs gājām septembra beigās, oktobrī iegājām. Un tur ir tā, ka kājas drusku piepams, ka tev slēgu slodze. Un es iegāju veikalā, nopirku man rādīja meiteņu gurpītes. Un es teicu, šitādas pašas tikai vīrieša. Un tad man atnesa tādas lielas šļapances. Un es teicu, un 2 izmērus lielākas. Jā, bija ļoti laimīgi. Tā kā mēs abas ar Viju ar internetu nedraudzējamies, nekādos tīklos nelienam, mums izsniedza, kurām... Pašā Francijas tajā. Mēs gājām visu Frančijas ceļu, to mēs neiesākām. 800
kilometri. Un jā, un tā izvēle ir tāda, ka, ja tu sāc iet ar mazāku ceļu, tad nezinu, vai tu saņemsies uz lielo ceļu. Un es iesaku, nē, iesim uzreiz lielo ceļu. Un tad mēs gājām no pašas Francijas pa vidieni, kur tas, it kā ne īstais, bet, kurš ir tāds vissenākais, jā. Un mūsiem, tā kā mēs izgājām no turienes, man te kaut kur bija pierakstīts, izgāja tur tajā informācijas centrā. 450 cilvēki izgāja tajā rītā, kad mēs izgājām no tās pilsētiņas. Un tas nozīmē to, ka tur visi iet ar tām somām, viens otru apdzen, kāds apstājas, kāds atkal iet. Un tad mēs tos cilvēkus, kos pirmajā dienā satikām, pārsvarā visi arī tur tā grozījās. 3 dienas mēs viņus kaut kādus redzējām, tad izsijājās. Vairs neredzējām daudzus. Jo mums ar Viju arī, tur bija daudz piedzīvo. Mēs pirmajā dienā. Ļoti daudz piedzīvot, pat nezinu kā. Viens man teica tā, ka tu ej to Santiago ceļu, ņem līdzi Latgales karogu. Protams, es uz Somas uzsēju. Pirmā diena, kad sākas Santiago, jāuzkāp kilometris un nes cik kalnā. Jā, klausim, Tur bija tā, ka mēs arī gājām ar Vēzbolas fitnesu. Mēs negatavojāmies speciāli tam gājienam, bet mēs bijām tādas, var teikt, sportiskas meitenes. Un pirmajā dienā bija jāuzkāp šitajā te kalnā. Tas ir pirmā diena, sākas Santiago. Mēs nosvīdām 4 reizes. Un bija vienkārši slapši, tik slapši tu biji. Un Vēsma vēl visu laiku saka, Aivars vēl teica mums Latgales karogu. Ar visu kārtu. Es pēc tam teicu, ka tajā pirmajā kalnā tas karogs tur arī aizlidot. Un tad, kad mēs nokāpām lejā, tas bija pirmā viesnīciņa, kas mums pēc šitiem papīriem. Jo mūsu karte bija šitā lapā, ko mēs... Un šitien ir kilometri un iespējamie albergi. Cik kilometri līdz noteiktam alberģim? Šito es redzēju, bet var papētīt varbūt. Tas bija... Šitāda man ir lapiņa saglabājusi. Un tā mēs te nokāpjam lejā un tur jābūt alberģim. Alberģim ir 142 vietas un mums paziņo, ka viņš ir pilns. Nav vietas. Mēs tagad skatāmies kartē, vēl 6 kilometri tālāk, vēl ir ciemati. Jožam, jau ir vakar. Es saku, Vija, ko tu mēs nenojies? Aizgājām uz turieni, un tur visur ir pilns. Un tad mēs sākām, noskatījām traktora piekabi. Es teicu, uz zemes negulēšu, te mežā kaut kur uz takas. Un tad noskatījāmies vienu baznīcu, kur ir tāds slieksnītis. Jā, un izdevā, ka mēs tur baznīcā stūrī kartonus paņemsim. Uz kartoniem. Bet tas, kā tikko esi iegājis, tur, neies uzreiz tur gulēt. Mēs it kā vakarā stāvam, tur gaidām, kad visi aizies gulēt. Un tas pirmajā vakarā mums pienāca tie puiši? Jā. Tas bija nāga tālāk. Un tad mēs tā stāvam un domājam, ka visi aizies gulēt, un mēs ātri pie tās baznīciņas, noliksimies. Un stāvam pienāk viena sieviete un saka, ka viņa var mums iedot naktsmājas, katrai par 25 eiro. Nebija. Jā, labi. Un tad mēs sēdējām istabiņā. Muzejā mēs gulējām. Kaut kādā. Un abas ēdām, kaut kas mums līdzi bija, un asaras birs no tā. Ķelmēnu maize. No tā, ka tas ir pirmajā cienā. Un tev jau budžets ir iztērēts. Jā, un viss, ko mēs lasījām, ka tur 5-10 eiro, tas nebija tā, nekur tā nebija. Bija kaut kur, bet pārsvarā nē. Un tas jau pirmajā dienā mums paprasīja 25 eiro. Jā, jo parasti tas bija ir pirmās dienas jau piedzīvojums. Jā. Tā mēs tā. Šito arī noteikti var. Tā kā šis ceļš bija uzrakstīts uz kaut kādām 35 dienām, mums, protams, arī vajadzēja paredzēt, lai mēs mājās bez mūsiem iztiktu 35 dienas. Vija bija pielāgojusi tā, lai bērns iet uz skolu un attākot no skolas, viņš ir jau skolā paēdis, lai viņam ir mazākas rūpes. Bet tā kā šeit ir, mēs nogājām 23 dienās. Un šitien ir, ja jūs tā paskatīsiet, piemēram, pirmā diena, mēs kāpām kalnā ar Latgales karogu. un es nezinu, Vija nav atzīmējusi, es vēl atzīmēju, kur mēs arī palikām. Jā, mēs nogājām ļoti ātri, bet mēs gājām katru dienu ļoti daudz kilometru. Šitien pat ir 21. diena, mēs esam kaut kur te. Šeit ir 34. Tas 10. diena, mums ir 6. diena. Es kaut kā tā rakstīju. 32 grādi bija pēcpusdienā. Lietus mums nebija vispār. Lietus mums nebija nevienas pilas, tāpēc mēs tā īsti, mēs nezinājām, kas tas ir. Tāpēc sandalas bija viss ļoti. Šeit bija laikam rakstīts.
Un arī tajā pēcpusdienā, kad tu ej, tur ir tik karsts vējš, un es tā jau seju visa tikā jau brūna, mēs tā lakatu apklājusi. Neizdomāju, cik saprot, kā var Spānijā tās jamona kājas izskaust. Kā var izskaust? Karsts vējš, tās pilnīgi, ka tur tas kājas. Mums ir izsniedza šī tādas lapiņas, bet tā, ka mēs saspiedām, pietrūka. Un izrādās var iet baznīcā un vēl dabūt. Un tad mums iedeva vēl, bet izrāda šeit aizmugurē vēl kartes ir ar visiem tiem ceļiem. Nu tā, jo mēs balstījāmies tikai uz šitādām informācijām. Jā. Tāda bija. Jā, tur. Viss mēs tikai par bultiņām gājām. Man ir šitādi tie ceļi. Valodas zināšanas nu, tādi paši kā jau. Tik, cik, dienu uz redzēšanu. Un tūkotājs arī nedarbojas, jo nav interneta. Vēsmai līdzi bija angļu valodas grāmatiņa vārdīca. Es saku, tu spiet ārā, jo es pa šito ceļojumu izsvietu krokšus ārā, atstāju 2 pāri apavu atstāju, jo man bija jaunas tagad tik šitās. Skiču blociņu izsviedu. Tur bija tādi speciāli plauktiņi, kur tu varēji savus džemperus un visu kaut ko nolikt. Un tad mēs tā arī ziedoju ceļu un tā pamazām no visa projām. Nu, tā kā mēs ceļu neplānojām, nezinājām, nekur paliksim, nekur mēs iesim. Mums pirmais bija, aizlidojot, mēs bijām paņēmušas hotelīti, kur palikt. Un pēc tam mēs vienkārši ļāvāmies tam ceļam. Jā. Tas bija ļoti interesanti. Mēs pa ceļam ēdām kazenes un ļoti daudz ķīnieši gāja. Tieši tajā laikā bija viena Ķīnas rakstniece uzrakstījusi par Santiago ceļu. Un viņš palika ļoti populārs un tur pilnīgi autobusiem brauca. Un to, ko es vēl gribētu teikt, Andrim ir laba pieredze, gan viņš viens gāja, bet tā kā mums ir komunikācija diezgan slikta, gan angliski, gan spāniski, gan portugāliski. Tad pirmkārt otrs ir labāk cilvēks un vienkārši ejot ceļā, mēs redzējām ļoti daudz, kas iet vieni un tāpat tās ejot garām kādam pensionāram, tur ar viņu sāc lēni, sākts runāties un tu ej ar viņu to ceļu. Visu laiku ir tāds moments, ka kāds piesitās. Mums bija ļoti vienāds tas ritms un mēs vēl vienu otru padvalkam, tik ejam, visam ir gatavi. Ja es, piemēram, pateikšu, nav vietas, ejam vēl 6 kilometrus. Tas nekas, ka jau ir 4 dienā vai 5 un veikali sāk strādāt tikai 5 vakarā. Pa dienu visi ir salīduši ēnās, jo ir kaut kādi 35 grādi, un mēs ar vīru spīzdamas. Un ko es vēl gribēju teikt, lai es to ceļu, vīju, kā es zinu, bet kā nevar zināt, varbūt viņa salauzīs kāvi, aizbrauks mājās, es palikšu viena, vai arī otrādi. Un vīja saka, bet ja es braukšu mājās, tu arī braukšu, nekādā gadījumā. Un tad es skrēju ar Gunti Rasimu pa tām, vienreiz skrēju vienā skrējienā, kur viņš skrēdīja pa visu Reizekni. Jā. Un tas viņa piebiedrojos un sākām tur runāties par mērķiem, ko mēs gribam un ko un kā. Un es viņam saku, tieši Santiago ceļi, viņš tur kaut kādā tur skrējienā, kaut kādā grib piedalīties. Un tad pēc kādiem gadiem mēs satikāmies un abi to esam izdarījuši. Un tad es viņam teicu, bet tā kā man valoda nav, vai es drīkstu sataisīt tādu maiklu, tad Dagunči un viņa telefons, ja es kaut kur nokrītu. Tad pazvanīs viņam un stāda. Viņš saka, ko es tālāk ar to informāciju? Es viņam saku, bet es tev iedošu savas mammas numuru. Vai tāds krekliņš bija Dagunči un viņa telefons? Jā. Un tās vēl liekas vēsmai bija vēl kaut kāda meditēšanas bumbiņa līdzi un akmens, ko viņa no Latgalas veda kaut kur nolika. Anneles Lišānes bija viņai tāda bumbiņa taisīta, kur adatiņas liks. Es domāju, man vajag, lai tā bumbiņa arī iziet uz Santiago ceļu. Un nebija man pistācijas vēl līdzi. Tas bija cita ceļa. Jā, tas ceļš bija tāds. Jo, zin kā, ir vispašākais, es zinu, ka ir labi, ka plānojot uzņemies ar svešiem cilvēkiem, tad ir jāplāno, jo, bet man, laikam, patīk tā, tas teicu, šodien gribu iet un neju, un negribu un neju. Un ar vienu tādu krievs viņš bija, bet viņš Francijā mācījies un valodniekus beidzis. Un tad jau varēja saprast, kur ir no tām valstīm, kas krieviski ziņo. Visi ar viņu tur sveicinājās, viņš bija kaut kāds zvejnieks, viņš pa laikam sēdēja, kaut ko rakstīja. Un viņš mums arī vienreiz ar internetu padalījās, tas bija arī ļoti labi. Un tad mēs ar viņu sarunājām, mēs tagad tiksimies, iesim no tā Alberģa uz to Alberģu un tiksimies. Un viņš zvana
Nē, viņš šodien nogāja 1 kilometru. Jo bija visas kājas un rokas. Lūzuma punkts mums laikam bija katrai savs. Jā, bija man kaut kādā 11. dienā, es no rīta pamodos, visi jau tur ap 6-5 jau grabina tās somas, es tā gultā 2. stāvā, es parasti gulēju. Vai toreiz Visādi. Piecēlās sēdama, kam man šitas viss vajadz? Alberģis. Vispār daru. Alberģis bija ļoti labi Tas bija nosauca. par tā klusiņām to visu tur te un Tu smaki nosauc Alberģis par hospitāļu. Jo viss pēc mentola smaržoja. Pēc pensionāra ziedēm vēl. Jā. Es pastāstīšu, kā man noderēja tā pensionāra zieda. Mēs arī izbaudījām to blakts nakti. Viena pie Spānijas netālu. Nu, pie Jā, Santiago. varbūt iespējams pat turpat. Un tas hospitāls. Tas albergis bija tiešām, kā rakstīja, ka tur daudz ir bezmaksas un vai 5 eiro maksāja. Nu, Ziedojums un tas bija 5 bija eiro. tieši par ziedojumiem. Un it kā smuks tur tāds interieriņš, nu, mēs tur ar vēsma palikām. Tad es vienos naktī pamodos no tā, bet to cilvēku nebija diezgan daudz. Bija, Maz, bet jo tomēr internets darbojas. Jā, un mēs tā kā tikai papīrīšiem šitādiem, kas mums bija. Te nebija Un es uzrakstīts. tagad pamodos vienos, es dzirdu tās kā lietus, tur tās gultiņas ir ar Dermentīna. plēvēm apklātas. Nu, kā, nu, Man liekas, dermentīns. Kā tāds. hospitālī. Un es dzirdu, kā lietus, tā pak, 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 pak. Un es tagad ieslēdzu telefonu un gaismiņu. Tavs vēsmas paskatos, un siena baltā, tur visa kukaiņos, un tādi kaut kādi visādi caurspīdīgi, kas tur iedarījās. Tas es vienos naktī pamodu. Es skatos vēsmu tik saldi, kur es domāju, ka, nu, ko Nedod Dievs, ka- naktī darīja, ka tu, nu, esi ticis pie konstatēt. Es tagad domāju, nu, vēsmu es nemodināšu, nu tā, ka... Paldies Dievam, jo man bail no kukaiņiem būtu vienkārši naktī prom. Kur mēs skrietu naktī, es nezinu, kā mēs rīkojam. Es skrietu. Es tā izdomāju, ka es viņu nemodināšu. Tagad savu to kāju ziedi paņēmu. Un apkārt man apzied. Es sasmērēju visu savu matus ar viņu, vēsmais pilvenu apkārt, visu te, un tad centos iemigt. Pagad, atkal lūk, tur ir tieslēdz. Pagad, vēsmai pies pilvenu visu pārbaudu. Jo mēs kaut kā uz tāda podestiņa gulējām un blakus tā, nu. Nu, lūk. Un tad, kad bija pulkstens ap 5, laikam vēsmi jau tur sāka kustēties, tā vēsma celies. Maigam prom. Ai, vispār nesaprotu, kas notika. Es tik saldi gulēju. Mēs tajā dienā 33 kilometri gājām. Es gulēju tādā džemperītī, un šitā man bija viss sakosts, no ar pumpām bija viss tāds te. Un es vēsmai stāstu, viņš vispār nesaprotu, kas vispār ir kaut kas. Un es viņai teicu, nākošā mēs ņemam, nu, viesnīcu, dārgu, mazgāsim visu, kraču visu. Un mēs iegājām tajā viesnīciņā, es atteisu somu, un man uz dvielīša sēž blakts un skatās. Es tādu vēsmu reku. Mēs tiešām tajā visu sāmazgājām. Ne, mēs viņai arī pateicām. Saulē, salikām visu drēbes. Nē, mēs iedevām veļas mašīnai un pateicām saimniecei, ka mēs esam bijuši tādā vietā, un viņa tad zina, kā cīnīties. Apzināti, ka mēs tā maksājam. Tā bija viena tāda, vispār visu ceļā laikā. Bet tā mūsu ceļojums bija ļoti, ļoti pieticīgs. Nu, ļoti, jo mums bijām salasījušas, ka mums ar 300 eiro pietiks. Tajā dienā mums paņēma 25. Un vienā pilsētiņā mēs iegājām. Jā, mēs gājām tikai brokastis, ēdām vakariņās kaut ko, mums tāda nebija pusdiena. Nu, mēs tiešām gājām, dzērām ūdeni un palielu. Ne, bija visu laiku sapņoja par palielu. Jā. Svētā teica, kā 100 noejam, tā ejam. Tā tik sanāca 80 km ar 2 Un ieejam kaut kādā dzerauņā, kur nav nekā, tikai tas alberģis, kurš neko tādu neteica. Nu jā, kas ir ceļojumam vajadzīgs vienmēr kastīte ar ēdienu kaut kādu līdzi, jo tur ir viņiem darba laiki, ir ciematiņi, kur paliec nav veikaliņu, nu ir jābūt, lai ir ēdiens kaut kāds, nu vismaz tā. Nu tā, mēs ļoti notievējām. Nu, nezinu. Otru un pēc tam nemaz nenotievējām. Jā. Nu ko? Bet pēc Pareizi, mēs tas tā kā nesinotievējām. Bija pirmkārt, es esmu ļoti gandarīta. Tas ir viens no maniem dzīves sasniegumiem lieliem, kas esmu bijusi.
šajā ceļā, tad ir tāda paļāvība uz ceļu un situācijām, ka kaut kā viss sakārtojas. Nu, tā kā tev atrisinās, un tas ļoti palīdz arī tagad, piemēram, nav problēma paņemt tur somiņu un iet, un kaut kā viss sakārtojas tā, kā tev vajag. Un tāda paļāvība uz ceļu. Mums emocionāli arī tā reize ar jums gājām iedzīvu meitnes, ik pa brīdim uzfilmēja. Un šatad jau bija tāda režisoriski ļoti arī. Es šo ceļu gāju ar tādu domu, ka es pēc tam kaut ko gleznošu. Un es savām māsīcām sūtu kādas tur tās bildes, un viņi saka, tev jau tā kā gleznos. Ja es jau uzreiz sev iekatreiz, zinu, šito es gleznošu. Bet ļoti interesanti bija gleznot no bildēm, jo tu gleznojot, tu esi tajā pašā sajūtā. Tas bija baigi interesanti. Bet vietoties bija Jānis Streičs manējais. Man patika video. Viņa visu, ko filmē, bet es šoreiz neatradu tos video. Viņai bija ļoti interesanti, bet tādi ļoti īsi, kodolīgi un laikam tas laiks ir izdzīvots un ir aizmirsts, jau jāskatās uz priekšu. Un arī tas, piemēram, tur mammas ar ģimenēm, visi domā, kā to ģimeni atstāt, un vēl kā man pašai ir 5 dēli. Un es sagaidīju to momentu, kad vīramāte aizgāja pensijā, viņa pensijā bija tik 1 mēnesi, un es viņai uzreiz iedevu bērnus pieskatīt. Un tas brīdis bija, kad es varēju iet, es tiešām mierīgi gāju. Atgriezās darbā? Aizgāja atpakaļ strādāt. Jā, bet to laiku vajag atrast tam. Un par tiem bērniem. Un es, ziniet, ko sapratu, es viņam katram, mums, mājas tas šķats ir, un es viņam liku, kā man iet tajā ceļā. Un es savai ģimenei biju interesanta. Tas, ka es esmu mājās, tur mamma, visu ēdiens, vēl kaut kas, un tas bija arī, tāds, kā, nevajag baigi, jo tas ir vēl arī interesanti arī tavai ģimenei, ko tu piedzīvo, ko tu redzi, kur tu esi, Es mammai vienreiz arī pazvanīju, mēs bijām 200 kilometrus nogājušas, viņa saka, meit, vai tu tev to vajag, vai tu nevari jau braukt atpakaļ? Uz mājām. Pēc 200 kilometru. Es laikam, mums bija tāds lūzuma punkts, varbūt tev nē, mums tās somas, mēs stiepām visur arī ļoti vēsmaļi pleci. Mums bija 14 kilogrami sākumā. Mums bija puskāja atmirusi kaut kāda tāda sajūta bija, kas saka, vēsma, man kaut ko te jāizmasē. Un bija 4 dienas pirms Santiago, es tāda eju, jo mums tāds ir vēsma tāds gabaliņš labi liels, vēsma pa priekšu, es pakaļ kaut kā. Fiziski man sāpēja viss kājas. Katru bija dienu. Grūti apsēsties, jo atsākt iet bija, tā lēnīte, kā robots sauc, un tad tu aizēja. Un es eju un domāju, ka es nomiršu. Domāju, ko vēsuma darīs, ka es nomiršu. Domāju, ja viņa nomirs, ko man ar viņu darīt? Tas pats bija. Un tad, kad apsēdāmies, tad šito pārunājām. Man reāli bija kaut kā ļoti fiziski grūti un tādā. Man arī bija kaut kāda, arī pēc viesa, man sāka sāpēt plecinīs tā, ka sāp, bet tāda sajūta, ka jau sāka tirpt limfa nesteigāja pa roku. Un tas jau to somu uz priekšu lika. Visādi. Bet ļoti labi, ka ir cilvēks, kas ir blakām tiešām vienā ritmā, kas iet. Jo tas uzreiz, un ja iet kolektīvos, tomēr tev ir jāpielāgojas pie tā, ka viņi tur viesnīciņu paņēmuši. Vēsmai sanāk ātrāks ritms uz 4 soļiem. Tieši uz 100 km 4 soļi vairāk. Jāpaskatās, viegli, jāpētīt, jāpaskatās. Jā, mēs gājām 18. gadā, un pēc tam mēs kaut kā vārds pa vārdam arī meitenes pieslēdzās vēl, mēs gājām kopā. Obligāti, jā. Mēs tepat laikam tagad. Šitās būs sakarīgākas. Lai visi var redzēt ar ekrānu, mēs varbūt pieslēdzamies tepatās, mēs tur neaizsadzam kādu. Nē, var arī šitā no šajienes. Man ir. Paliekat turpatās. Jā, tāpat. Mēs dienā nogājām 33,29, ja tā rēķinām, bet vispār rēķinās kaut kādiem 21. Nē, tā kā jūs kopā. Es domāju, ka mēs kopā visi, jo tas stāsts ir stāsta turpinājums, jo fotogrāfijas un tāds slaids, tāda secība, kā mēs tur, varbūt... Tur iesim, tā kā vai... Tad
Roberti, jā. Nu labi, es tā kā aiziešu vēl blakus, tā kā, bet es domāju, ka viss var piebiedroties. Mēs esam tādā gleznot. Nē, es domāju, ka es vienkārši spēju. Jā. Kā, mums ir tāda gleznotāja apvienība Viva, tāpēc arī tas nosaukums ir 2023. Mēs turamies kopā tādā savā radošā darbībā, radošā ceļā, bet tā kā Vēsma ar Viju jau bija nogājušas šo Santiago ceļu iepriekš, visus tos 800 kilometrus, jūs var pievienoties, jā. Tā kā, tad mēs, tā kā viņas tik daudz par to runāja, un arī mēs saņēmām no viņiem stāstus un video, ka viņas beidzot teica, jums arī tas ir jāredz. Bet tā kā mēs, otra Vivu daļa nav tā sportiskākā, mēs ar Agru, tad mēs teicām, varbūt mēs varam izvēlēties kādu vieglāku ceļa posmu, ne jau to klasisku 800, tas vienkārši likās kosmos. Tad mēs izdomājam, ka mēs četratā jau iesim to Portugāles ceļu, bet ar tādu norunu, ka mums bija tāda runa, ka mēs pieslēdzamies, bet ar norunu, ka mēs varbūt neejam 30 km dienā, ka tomēr mēs atļausim sev mazliet vieglāk šo ceļu baudīt, teiksim, varbūt. Mums arī bija laika limits, mazāk un tad bija arī tā, ka tad bija tas 2023. gadā, mums tā izlidošana uz Porto sanāca caur Londonu un atcēla mūsu reisu. Un pārcēla, var teikt, un mēs Londonā lidojam, mēs Londonā aizķērāmies uz vienu dienu, un līdz ar to Londonā mums sanāca arī apskatīt Londonu, kas bija ļoti tāds, tā kā, jāsaka, tas bija, patiesībā tas bija tāds plusiņš. Jā, protams, mēs jau bijām ar mugursomām, mēs jau bijām mazliet, kā es saku, tā ir viena diena, kur mēs, un tas ir tāda bruņurupuču ninzas, tāpēc, ka visām ir mugursomas. Bruņas mūsu. Un tad mēs tā kā jau dodamies ceļā, teiksim, tas jau tāds sākums, tā kā noskaņojamies. Un mums jāsaka, bija krietni vieglāk, vismaz mums abām ar Agru, jo meitenes jau visu bija izbaudījušas, jau zināja, kas ir jāņem līdzi, cik jābūt kilogramu, cik, teiksim, kādi ir apavi, viss jau mums tika pastāstīts, un jāsaka, mēs jau gājām, diezgan sagatavotas jau šī ceļā. Bet, mēs palikām 4, protams, bija jārēķinās ar to, ka katram ir savas domas, savas vēlmes, bet kaut kā mēs esam tā piešaušās, ka jāsaka, spējam saskaņoties. Tad mēs ielidojam Porto, un tās jau ir ielidojumi, un sākām savu ceļu. Sākumā, protams, bija Viva Porto. Arī tāds nosaukums tika atrasts. Pirmais, protams, bija tā lielā katedrāle, kur mēs saņēmām jau šo pasītes, un devāmies uz priekšu. Un tad pirmais jau arī bija tas, ka mēs nekādīgi nevarējām iziet no šīs pilsētas ārā. Nevarējām no Porto iziet. Vienkārši, tas ir visur principā ceļā, tu visur meklē šos gliemežvākus, šīs norādes, un jāsaka, tās norādes ir visur, tās dzeltenās būtiņas, pa viņām ir viegli iet. Ceļā ir izteikti tur ir vienkārši. Un tad, principā, tā sākās mūsu ceļš, un tas, teiksim, tādas, varbūt redzēt tādas, varbūt kāda alberģīte, teiksim. Un mums varbūt šeit tās bildes, jāsaka, es varbūt nekomentēšu, jo viņas nav īsti pareizajā secībā, jo pa šie laiki ir sajukušas. Un tad, te nebūs tā, ka pirmā diena vai otrā vai trešā, bet vienkārši ceļš gar okeānu, teiksim, tāds kopējais ceļš gar okeānu. Un tas sanāca pirms lieldienām, tas bija aprīlis, Un mums jāsaka, mazliet pietrūka laika, jo mums bija laika ziņā ierobežojums, tāpēc mēs vienu ceļa posmu arī pabraucām ar autobusu, teiksim, nenogājām pilnīgi. Un ar taksi. Jā, bet tas ir tādas mazas. Tas arī ir pašais meitas mierināt, bet mēs esam vēl uz šitā ceļa. Mēs esam. Jo mums bija tikai 10 dienas, kurās bija jāiekļaujas, kā teikt, jāatgriežas. Jo visām ir darbi un atvaļinājums ir garš tik, cik garš, un tad atbilstoši, teiksim, tas tāds, visur patiesībā, laikam, šī mugursoma, kas ir neatņemama sastāvdaļa, kā teikt,
teikt, visās bildēs. Nu, un tad atbilstoši, jā, pārdomu brīži, teiksim, sēžot kādā alberģē, bet atļāvāmies arī kādu viesnīcu, un bija arī situācijas, kad alberģes ir aizņemtas, tad vienkārši meklē kādu hostelīti, bet kādu lētāku vietu, bet nu jau nākošo vietu, un bija arī tādi, kas mums bija tajā ceļojumā, mums bija arī, nu, bija tāds, teiksim, toreiz to es atceros, ka mums tā kā aizgājām uz to alberģi un nebijām norezervējuši, nogājis 20 km un tur nav, un viss, tu nevari, tev jāiet vēl 6 km, tu ej vēl, un tu jau vairs nevari paiet, un tu aizēji, viņš saka, nē, nu tur pēc 3 km es jums sarunāju hosteli, un tad tu ieslēdz tādu, tas, ko tajā ceļā bija, mēs tikām starp eikaliptu, tāds, tas ceļš bija arī vajadzīgs, nit kā nejauši, un tas ir stāsts, kā tevi ceļš aizved, nu? Jā. Un tevi ceļš aizved uz lietas. Viņš aizveda mums tādā skaistā viesnīciņā bijām, nu ļoti. Nu, aizved tādu Google Maps, uzliek, un mēs tur ejam pilnīgi pa kaut kādām takām, pa pļavu, tu ej pa mazdārziņiem, un tu sāc domāt, kur tu esi, nekurienes vidū kaut kādā mežmalā, un tu īsti nesaproti, kur tu esi, jā. Jo mēs gājām pavasarī pa eikaliptu mežiem, un šitā izdāvā. Nu es jau pār. Bet jāsaka, ka tas ceļš, jā, tas noteikti nav, tur tu vari iet gan pa taku, gan caur kaut kādiem mazdārziņiem. Ja, tas ceļš tiek vests pa ļoti dažādi. Gan pa, piemēram, nu, kā teikt, pa pilsētu. Mazdārziņi bija tad, kad mēs tā sakām, un tagad paēdām, ejam uz okeānu. Okeāns ir tur, un mēs brīdām pa mazdārziņām. Nē, bija arī taciņas. Atceries, ka te, piemēram, tad tas ceļš ir tāds lauku celiņš, un tu, piemēram, pilnīgi esi tādā, nu, teiksim, ja, tādā... Nu jā, un visur bija tādi lieldienu noformējumi, teiksim, ja, tur to varēja just, ka lieldienas tuvojas. Un tas tā, nu, teiksim, tā kā, un tāds, nu, ceļš, jā, kā es saku, te ļoti daudz un dažādas tās fotogrāfijas, vai neteiksim, bet nu, nesaku, jā, te ir pārēj uz Spāniju. Jāsaka, Spānija no Portugāles atšķirās. Ļoti atšķirās. Uzreiz... Tu nevar pat izstāstīt, kā, ka tu ej pa Portugāli, tu liekas, ka tu ej pa Latgali, kad tie ej Spānijā, uz kaut kā cita, tas vilds tā ļoti, nu. Kur zini? Tur tā vēsāk, jā, liekas, ka tur ir vairāk, teiksim, tādas akmeņu ielas, vairāk, teiksim, tāds... Ļoti skaists. Kur tas bija? Par šito man ir stāsts. Jā, mēs ar Vēsmu nogājām 800 kilometrus. Jā, 4 kilometrus pirms mēs atstājām, jā, palikām tur, un no rīta pamodāmies un iegājām Santiago. Bija tik klusums tāds, ne cilvēku, nekā. Un es tagad eju tā baznīca, un man iestājās tāds, tas vakarā bija, man iestājās tāds, ka es tik ilgi gāju šeieni, un vai ne tukšums, nezinu, kaut kam bija, vai neviens nesaka, vai malacis, tu esi atnākusi. Man tā kaut kāda, es tik ļoti izjūtu tādu apjukumu, apmulsumu, es nezinu, ko es gaidīju, bet tā nebija mana sajūta, ko tu gribēji sagaidīt. Un tad, kad visiem es stāstīju, ko es gribēju sagaidīt, mēs atnācu 800 kilometru, saku, man vismaz varēja ar orķestri sagaidīt. Kaut kā, es nezinu, kam vajadzēja notikt. Vakarā tur arī viss sākās, tas muģeklis, bet no rīta ir tādā klusumā, viss ir aizslēgtas baznīca, nebija tā, ka kaut kā, Un tagad mēs ieejam Santiago ar meitenēm, un mēs dzirdam orķestris. Orķestris, un pilnīgi riktīgs orķestris. Tur gāja procesija lieldiena, man asaras bīra, es saku, meitenes orķestris. Jā. Tas ir kā interesanti, tā doma bija un tāds teikums, ka var sagaidīt ar ortu. Patiesībā mēs trāpījām uz ļoti skaistu procesiju, jā, un tas bija tiešām kā kulminācija tam ceļam, tāpēc iesaku tiešām to Santiago ceļu, ja var ieplānot pirms lieldienām un ieiet tajā Santiago de Compostela uz lieldienām. Mēs neplānojam, ka mēs ieiesim, tur būs, procesijā. Tas vienkārši mēs ejam. Mēs vispār neko neplānojam. Mēs neko neplānojam. Mēs nezinājām, ka ir lieldienas, ka visas viesas. Jā, un mēs piedzīvojām lieldienu
brīnumu. Lieldienu brīnumu, principā, jā. Un tas process, tas bija ļoti, ļoti skaisti īstenībā. Nu jā, tas ir, mēs iegājām, kamēr mēs caur to procesu, noskatoties ar profesiju, protams, aizgājām līdz pašai katedrālē, un tas ir arī, te var redzēt, jā, teiksim, ieeja katedrālē, milzīgas rindas, jā, teiksim, un tad tu esi priecīgs, ka tu esi atnācis. Tā teiksim, jā. Un pati katedrāla arī bija izrotāta un notika lieldienu mise, un tad arī tas bija tāds ļoti, ļoti skaists brīdis. Mēs ļoti gribējām, lai meitenes izbauda to, kur vīreks pār visu to baznīcu, bet nebija. Es neesmu nereizi redzējusi. Jā, mēs tas aizgrozījām. Mēs meitenēm stāstījām, kā tur viss notiek, bet nebija šoreiz. Mēs vairākas reizes bijām baznīcā, Dievka vakarā nebija. Kad mēs bijām, 2 reizes baznīca abas bija vai vienā mēs bijām. Jā. Un tad jau, jā, tas ir, mums bija noīrēta viesnīciņa bija, principā pie pašas katedrāles, tas pa logu skatoties varēja redzēt. Tas nebija albergis, tas bija. Jā, tā bija viesnīca. Beidzot, tā bija viesnīca, jā, un tad atbilstoši, jā, tā kā jau tas noslēdzošais, lai dotos uz lidos un dotos mājās, teiksim, tas tāds, laikam, jā. Mums bija izplānots, kad atlidojam, kad aizlidojam. Mēs ar vīru vienkārši nopirkām biļetes tikai uz Turīnu. Nezinājām, ka tas Nu jā, jo mums, kā es saku, mums bija tas ierobežotais laiks, jo mums bija konkrēti 10 dienas, kuras, tā kā, bet ļoti daudzi tā, es zinu, ka izvēlas tikai kaut kādu ceļa posmu noiet, ne jau visu ceļu. Mēs it kā izvēlējāmies visu ceļu, bet, toties mēs izmantojam transportu mazliet, teiksim, pabraukt, ja, teiksim, jā. Tā kā, lai kaut kādus, bet cik tas kopumā mums vienalga kādus, laikam, 180 kilometrus nogājām, jā, tā kā kājām, bet, tā kā no tiem 260, tā kā. Jā, es vēl izstāstīju to atgadījumu, ka mums pirmajā naktī nevarējām atrast, kur palikt, otrajā naktī arī nebija nekur iespējams dabūt, un tad skatāmies apkārt tos piligramus daudz arī meklē, un tur tāds puisis gāja, kurš iet pa posmiem, tur viņš 1 gadu to, un viņš teica, skatā, viņam ļoti maza somiņa. Un viņiem bija maza tauts līdzi, vienvietīga, es nezinu, cik tā ir liela, tāda garina, vienvietīga tauts. Un viņš mums ar vīju abām skatās, viņš saprot, ka vajadzētu mums viņam palīdzēt, un tad viņš saka, viņam ir vienvietīgā tauts. Un es tikai domāju, Cietuši to te? Viņam zied uz vienvietīgu, bet mēs viņam drīz tik tur kāpsim iekšā. Nu jā, tā kā, teiksim. Jo tajā ceļā nav tā, ka tas ir tiešām viens, tev cenšas visi palīdzēt, ja tev tur, kāda ziedi. Un tas, ko es vēl gribēju pateikt, kas ļoti acīs krītat, piemēram, tas ir, katru dienu sāpēja kājas. Tas bija vienalga, kāda tevi sagatavot, katru dienu tev sāp kājas, un no rīta pamost, nekas nesāk. Un tad, kad tu atnāc, esi ļoti noguris, tu pastaigā pilsētu, pārēd, vai tur arī vienkārši izmazgā drēbes, aizēj gulēt, un tad ienāk kāds, piemēram, tur 6 vakarā vai, un tad sākas. Nevar izstāstīt. Pirmkārt, šitais. Visi somu šķapina, visi maisiņā. Lai nesalītu drēbes, lai nesalītu, viss ir iepakots kaut kādos maisiņos. Viss šitā, un tu guli. Tāds rīts ir un vakars tāds ir. Un arī dažādi arī, es nezinu, vai Andriš to dzirdēja, vai jūs vispār kādas redzējuši, tur ir tās 2 stāvu gultas, un viņām reizēm ir bortiņi, un reizēm nav. Naktī Vienu naktī mums bija tā, ka tur tāds liels albergs, liekas, kaut kādiem 80 cilvēkiem, un visi guļ lielā tādā kā zālē, un mēs guļām pēkšņi. Visi tā, un tad tā. Ja no otrā stāva visis izkrita, bet vispār nekāda. Bet atceros, ar mēs teikt, pirmajā alberģi, bet tas jau bija pirmais alberģis, kad atnācām ātrāk, un bija vēl iespēja izvēlēties gultas, bet mums ierādīja tādā tā kā cauri, Caursteigājumā. Kāpņu telpā, var teikt, jā. Cik nākoši, mums šeit viss ir ies garām, labi.
Un tagad iekārtojāmies un gājām tādu uz okeāna krasta, vakariņojām un ejam atpakaļ. Un ejam atpakaļ jau tajā kāpņu tāpām, attaisa durvis, jaunu kāpņu pāri dieniem. Pie toaletes visi guļ. Vieni tur garāžā, atceries garāžā, jau saliktas gultas. Ilze saka, cik mums ir brīnišķīgas. Jā, jo sākumā mēs tā kā patrepē guļam, tas domāju, nu jāzina, bet tā bija pirmais nakts, jā, pirmā, jā. Tas uz tā ceļa, tomēr tādā ritmiņā un paļāvībā un arī tas nogurums daudz ir, jo mums arī ļoti, nu, jau ar vēsmu, kad gājām, bija karsti, visu laiku bija karsti, nu, bija. Un arī mēs atnācām un jau tie pēdējie spēki bija, un mēs saka, nav kura, mēs saka, vienalga, kur. Mēs saka, nu, tad mums iedeva, kur kara laikā uz divi koki nestuvas tādas. Un tur bija tāds, nu, un tur šitādām ar gulējām vienu nakti. Nu, tāds. Jo, bet izgulies, jo, nu, tas tāds, nu, mēs gājām intensīvi un tā, un mēs bijām sagarušas un viss bija ļoti labi. Jā, vai... Nu jā, un vēl ir tā sajūta, kad atlidojām uz Rīgu, vīrs saka, vai tiešām tev jābrauc pakaļ? Un man tāda arī sajūta, ka 200 kilometri tas ir... Šur atnāk kājām, jā? Kur iekš kam? Jā, un tāda, jā, jo es arī no rīta viņš man zvana, nu kā tur iet, saka, mēs ejam brokastis ēst, tas ir 14 kilometri, tur pamosties 14, pabrokasto. Es saku, tu tagad katru rītu uz Preļiem iesi brokastis? Nu tāda pavisam citāda izjūta tāda, nu... Jā, un vēl vakar, kad man valodu meitene sakārto tās fotogrāfijas, es, kad sevi tur ieraudzīju, man tik patika tā sajūta, kā es jūtos ceļojumos. Un tas ir tāda, laikam, atkarība vai kaut kas, nu, egoistiski, bet man patīk būt ceļojumā. Un tu, nu, piemēram, tagad sevi savādāk redzēju, bet, kad tu esi ceļojumā, patīk būt ceļojumā. Ar visām grūtībām un ar visu. Polis neizstāstīja, visam meitenes arī, varbūt tie, kas ir gājuši, redzējuši, mums jau Rīgā liels pārsteigums. Ir tādi automāti, kur tu vari ielikt naudiņu, tur Coca-Cola paņemt valko. Tur bija medicīnas. Plāksterus, jā. Tur pat nebija tikai plāksteri, tur pat bija arī silikona pirksti un vēl, nu, kaut ko cilvēks ir noberazis. Jā, čūlas arī es nedabūju nevienu, bet bija pamainīja apavus un arī bija labi. Bet tas Porto ceļš, tas ir tāds, nu, tur nav tik ļoti, nu, aprīkots ceļotājiem kā franču. Tur tiešām ir ļoti daudz veikaliņu, ja tev tur vajag lietus mētelīti, vēl kaut ko, ja ir naudiņa, tad tur visu var pa ceļam paķert kā pietrūks. Tas tomēr ir mežonīgāks. Kaut arī ar to... No sākuma pirmās dienas tajā franču ceļā man likās, ka tās ir tādas kā zirga sacīts, tas no rīta visi pārā. Izskrien, ka 450 cilvēku pirmajā dienā izgāja, vēlāk viņi izsijājas. Bet no sākuma tādas masas. Piemēram. Un tu esi tik apjucis, tu vispār nesaproti, ko. Es atlidoju kleitā, es laikam 2 dienas arī viņā gāju. Es saprotu, kur viņu apģērbt vai ko vispār darīt. Nu jā. Bet Portugāļu ceļš tādā ziņā nav. Tas ir viņš mierīgāks krietni. Glezniecisks gar okeānu. Mēs gājam gar okeānu. Nu, arī aprīkots, ja tur ir tas iet ļoti daudz lielus posmus, ir celiņš no dēlīšiem salikts, tā ka tieši ejams gar okeānu. Un beigās jau mēs arī piešāvāmies, ka mēs citreiz darījām tā, ka mēs palūdzām tos alberģes saimniekus piezvanīt uz nākošu alberģi. Jau tu saplāno, ka mēs jau sapratām, ka mēs ejam kaut kur 20 kilometrus, nu, ka mēs vairāk nevelkam. Nē, nu es nevelku, teiksim, tāpēc visas pielāgojās manam ritmam, tā ka meitenes paldies, jo mums bija svarīgi iet 4. Mēs tomēr negribējām, nu, tā kā iet atsevišķi, tāpēc mums bija svarīgi, tāpēc visi pielāgojās vājākajam posmam. Un tad attiecīgi, tad mēs uzreiz sazvanījām nākošo, un tad arī bija forši, ka te jau tu esi rezervējis, un tu jau zini, ka tev vietiņa būs. Un tas pēc pirmajām reizēm, kad mums tur nebija to vietu, tad mēs jau tā sākām palikt uzmanīgākas un jau gudrākas, kā teikt. Jā. Bet nevajadzēja pielāgoties. Pie okeāna mēs visu dienu nodzīvojam. Nē, šis ceļš bija tāds mierīgs. Meitenīgs. Jā, meitenīgs. Jā, labi, paldies. Tad, jā, tā kā viss, jā. Bon